esi mainījis orientāciju, bet skaties uz citu pusi jau. Nē, es neesmu gejs. Tev ir putns vienmēr līdz. Jā, mans krauklis, mana vārda. Jā, zem tavu baltu ar binokli vērojot. Bez ķiveres es nekur nē. Bet jā, atkarībā. Labi ir tad, kad cilvēks neapstājās savos meklējumos. Labrīt, labdien un labvakar. Tas kursīšu Oskars ar savu davai pa latviski. Jā, čau, Aneta Grīnberg. Čau, Oskar Kursīti. Laipni lūgtu manā mazajā podkāstā. Un jā, es domāju, ka sāksim ar to, kas tu esi, un mazliet pastāsti par sevi. Un kā tu nonāci līdz savas grāmatas rakstīšanai? Ok. Vispirms es gribētu pateikt paldies par iespēju. Laikam šis ir viens no variantiem, piemēriem, kad domas piepildās, jo es kādu laiku tiešām domāju, ka es gribētu piedalīties kādā podkāstā, un tad tu pilnīgi, kā saka, no zila gaisa man no visiem cilvēkiem, kas arī tajā laikā bija izdevuši grāmatas, ka tu tieši man uzrakstīji. Tā kā, paldies. Ceru, būs interesanta saruna. Jā, būs gan jā. Man ļoti interesē, kā jau es teicu, man interesē tevi mazliet, tevi pirmsākumi, bet vairāk man interesē tas pats process, kā tu, cik es saprotu, tev ir saknes iekš literatūras, tu māci to, vai ne? Ap to tēmu. Ar literatūru, nē, man nav bijusi saistība. Mans dzīves ceļš, mana taciņa ir diezgan stipri iegājusi mākslā. Es esmu beigusi mākslas vidusskolu, tad ir viena māja akadēmija mākslas, kurā es pabeidzu bakalauru, un tagad es ļoti ceru, ka es pabeigšu maģistru, man ir pēdējais gads, bet kopā ar mākslu man vienmēr ir paticis rakstīt. Kopš pusaudžu gadiem es vienmēr esmu rakstījusi dienas grāmatas. Es droši varu teikt, ka es to darīšu līdz pat savai pēdējai dienai. Kādu dienu es nopirkšu dienas grāmatu, kura būs pēdējā. Jā, un... Neko es smējos, man patīk tas ir kā tumšais tonis, bet, patiesības tur nevar to noliekt. Ok. Un pusaudžu gados pamatskolā man patika literatūra, man ļoti patika rakstīt domrakstus, un šobrīd es sevi pozicionēju ne īsti kā rakstnieci, ne īsti kā mākslinieku, ka man vienkārši patīk realizēt sevis iztēloto, un māksla, es akadēmijā studēju animācijas nodaļā, un tad caur šo te nodaļu un animāciju es varu realizēt, vizualizēt sevis iztēlotos tēlus un sižetus, un arī tas pats notiek rakstot. Man ļoti patīk fantazēt, tas varētu būt par mani, ka es vienkārši kaut ko fantazēju. Jā, labi. Tad tas nozīmē, ka tu iekš animācijas iet runa par multfilmām, ja? Jā. Interesanti. Ir kaut kādi projekti, kurus var apskatīt kaut kur arī? Man ir nelielas kaut kādas mācību, ļoti īsas filmiņas, bet tieši tagad maģistrā es taisu savu animācijas filmu, kuru
ja es viņu uztaisīšu, tad viņa būs skatāma YouTube un kaut kur varbūt vēl. Forši. Un, teiksim, tā tēma ir līdzīga kā iekš tavas grāmatas Draņķozols, ja? Vai kaut kas pavisam? Nē, tēma ir pavisam kaut kas cits un bieži vien pēc Draņķozola izlasīšanas man tiek prasīts, vai būs otra daļa stāstam, un man vienmēr ļoti nepatīk atbildēt, bet es saku, ka diemžēl nē, ka visu laiku tas, ko es daru, ka man īsti, es to izdaru, un man īsti vairs kaut kā neinteresē to turpināt, ka rindā stāv jau citas lietas. Man ir trakāka problēma, man ir tā, ka es nevaru pabeigt. Kā kuru reizi man arī, jā. Ka ir lietas, projekti, kurām es beigās atmetu ar roku. Un kur tu smēlēs, piemēram, tiem idejām, ne tikai, piemēram, Draņķozolam, bet, piemēram, arī animācijām, kur tu smēlēs tās idejas stāstiem? Man ir ļoti dzīva fantāzija. Bērnībā pat ar to es diezgan mocījos. Es nevarēju aizmigt, jo man likās, ka kaut kas tūlīt izlīdīs no gultas apakšas vai kaut kur stūrī kaut kas ir. Un man visu laiku bija tā sajūta, ka viss ir vēl kaut kas vairāk. Un man patika to iztēloties. Un man patika lasīt fantāzijas dažādas grāmatas un skatīties līdzīgas sižeta filmas. Un, tas ir kopumā, kuras es esmu tāds cilvēks, kā es esmu novērotājs. Man ļoti patīk novērot citus cilvēkus un varbūt pamanīt kaut kādas interesantas lietas. Un Draņķozolā es, lai cik arī varbūt daudz ko es izdomātu, es daudz ko arī paņēmu no īstiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu saskārusies un kontaktā. Un kādas viņu interesantas īpašības ir piestāvējušas maniem iztēlotajiem varoņiem. Kā ir ar pašu to stāstu? Piemēram, tā pati tā ideja. Man, piemēram, ir tā, ka man varbūt nebūtu personīgi problēmas ar tēlu raksturu īpatnībām, jā. Bet man vairāk būtu problēmas ar pašu to stāstu kā tādu. Piemēram, tas un tas notika, tas, un tad ir atrisinājums ir šitāds. Man ar to problēmu īsti nemāku izdomāt. Vai tā ir taisnība, ka, piemēram, šādi rakstnieki domā stāstus no otra gala? Viņiem ir jau zināms tas iznākums, kas galā būs. Un tad viņi salīmē to stāstu no otra gala. Ko es varētu teikt? Tagad, ja tā padomā, tad, kad Draņķozolu sākot pat ne vēl īsti rakstot, bet par to domājot, man nāca galvā kaut kādas bildes, vizualizācijas. Man bija aptuveni, kā varētu sākties grāmatas sižets, un tieši man bija jau skaidra bilde par to, kā viņš beigsies. Un arī tagad es tā gribu domāt, ka es esmu pabeigusi otro grāmatu, kuras kaut kad nosūtīšu uz kādu izdevniecību, cerot, ka to varbūt publicēs. Es arī man sižetā jau bija ļoti skaidras beigas un arī sākums aptuveni, kāds varētu būt, un tad pa vidu
jā, tad bija lielā domāšana. Un vai tev ir kaut kāda rutīna, vai rituāls, kad tu piesēdies, piemēram, tu vai esi darbā, tu esi skolā, tu mācies, un tad tev ir tas laiks, kad tu raksti, vai tev ir kaut kāds tāds process, tad nosēdies, tai mantiņai jābūt, vai, piemēram, kaut kādai lietai jābūt ir tur, un tam jābūt ir tur, un jābūt tikiem pulkstens, un es nedrīkstu ēst, vai jāpēd, vai kafija, vai pirms kafijas, vai pēc kafijas, vai ir kaut kas tam līdzīgi. Rutīna un disciplīna, es uzskatu, ir ļoti labas lietas, pie kurām ir vērts turēties, jo tās tiešām palīdz. Šobrīd es neko nerakstu, un labi vien, ka tā, jo man tiešām tam nebūtu laika. Bet tad, kad es rakstīju, es to centos darīt mērķtiecīgi katru dienu, un pat tad, kad es vienkārši nespēju sevi motivēt nekādā veidā turpināt domāt sižeta kaut kādu atrisinājumu, tad es lasīju un pārlaboju jau visu iepriekš sarakstīto. Jā, un ar Draņķozolu bija tā, ka es centos uzrakstīt aptuveni kaut kādas 2 lapas A4 dienā. Ar šo grāmatu man jau gāja tā, ka es centos uzrakstīt 1 nodaļu dienā. Bet nodaļa ir tāds ļoti vispārināts vārds, tās arī varēja būt 4-5 lapas. Vai jaunajai grāmatai ir nosaukums? Jā, ir, bet es esmu šo savu manuskriptu nosūtījusi uz Valsts kultūra kapitāla fonda konkursu, un es gaidu atbildi, un tāpēc es nezinu, vai es varu daudz ko stāstīt. Nekas, jā, viņi finansē tāda veida lietas, un varbūt es tikšu pie kāda neliela finansējuma. Okay. Jā, skaidrs. Jā, ar rutīnu, es par rutīnu arī varu piekrist. Jā, ja nav rutīnas, nav nekāda tāda, teiksim, tās kārtības kaut kādai kārtībai īsāk sakot jābūt. Tā kā no rīta pamodies, tā, pirms vakarā ej gulēt, tur tajā pa vidu tam visam tam procesam, ja kaut kas izkrīt, tad viss pārējais birs. Tas man personīgi. Jā, absolūti. Tā kā es varu pamosties, un piemēram šodien no rīta es darīju virsstundas darbā, jā, un es parasti, ja es taisu virsstundas, tad es braucu uz darbu agrāk, un tad es 1 stundu agrāk možos, un kaut kādēļ tā, ka, nezinu, tikai viena stunda ir kā atšķirība, ja, bet tajā pamodies no rīta, tad vēlies, tu kulies, tev liekas, ka tu kaut ko aizmirsi, tāds puses salds, nevar īsti saprast, kas, cik, ko un kādā sakrā. Un tad, kad tu aizbrauc darbu, tad jau viss ir skaidrs, tur jau kāds cits kontrolē tavu rutīnu. Līdz ar to tad tas murgs pāriet, bet liekas ārprāts, jā, baigi jocīgi. Tas ir ļoti jocīgi, bet ārkārtīgi nepieciešams. Un jo es vecāks palieku, jo man vairāk patīk tā rutīna. Man, no vienas puses man ir mazliet bail, kad es esmu tik prognozējums tagad, jā. Kāds izvilks man vienu to Lego klucīti no manas dienas rutīnas, jā, tad man viss sabrūk un es esmu reiz sajūcis prātā. Lūk, tas man nepatīk, bet man ir nepieciešams tā kā tāds gan pozitīvs, gan negatīvs tas ir, jā. Jā, tu jau esi nolicis autotiesības, vai tu jau brauc? Es klausījos tavu podcastu, ne iepriekšējo, bet... Nē, es vēl neesmu nolicis, man tiesības būs, es paziņošu, ka viņas būs, ja viņas man būs, bet es vēl tikai braucu, jā, es mācos, tā ir un savas tās visas nianses, kas jāmācās, un baigi grūti. Es esmu tāds diezgan izklaidīgs cilvēks, un
es varu stāvēt, piemēram, uz ielas un skatīties, kā tu saki, piemēram, es varu vērot cilvēkus un varu šausmīgi interesanti, man liekas, kur no kādiem stāstiem viņi visi nāk. Jā. Ar tavai dzīvē. Tad, kad, piemēram, es esmu satiksmē un man ir jāatcerās, kurā es esmu robā ieslēdzis, vai man ir sajūgs noķers viņu uz kalnu vai nenoķers, un tad tas man kaut kā nestāv galvā, saprot, tas man pēsī ārā. Bet, man jāiet ir cauri, gribu. Labi, turēsim mīkšķus, un man arī nav tiesību, un tas iemesls tiešām arī varētu būt tāds, ka man būtu grūti noturēt visu laiku uzmanību, neiebraukt kādā kokā. Man ir tā, ka es visu mūžu esmu praktiski nobraukājis ar riteni visu kaut ko. Es vienmēr esmu dzīvojis tuvu pie darba, un tad, kad es dzīvoju tā salīdzinoši tālāk, tad es biju jaunāks, un es varēju gāzt katru dienu tur jūdzēm, vai ne? No vienas puses vid kā forši, bet tagad vasaras, šī gada sākumā es moci dabūju, un es ar viņu dabūju bišķi pabraukāties, un es sapratu, ka tas apvārsnes uzreiz, teiksim, kā lai tev paskaidro vienkāršāk, ja, piemēram, cilvēks būtu visu mūžu dzīvojis tādā, piemēram, tikai būtu bijis ar tramvaju vizinājies, ja? Jā. No centra uz Šķiekuru kalnu, piemēram, braucot tur un apakaļ visu laiku. Un tad tā perspektīva tevi tikai ir no Šķiekuru kalnes centram, cik tu vari redzēt. Un līdz ar to tev liekas, apriekš, kā man vajag, ja es no Šķiekuru kalnu līdz centram tikšu vēsā mierā vienmēr, es taču zinu, kur ir ceļš un tādā garā. Bet, ja tu, piemēram, uzkāp uz kaut kādu moču un tu, piemēram, pabrauc apkārt kaut kur, tu saproti, pļāmies, taču ne tikai Šķiekuru kalns, ir arī Āgens kalns un citas visādas vietas. Jo tas transports tev kā, tas publiskais vai arī, piemēram, tas ritenis sniedz to, ko tu gribi, ja? Bet tu aizmirsti, ka tev ir izvēle. Ka tev ir izvēle būt spontānam un, piemēram, izvēlēties to kā lai es redzu, sfēras, tā iespaidas sfēra, teiksim tā. Ja es izsakošu pareizi. Tā kā jā. Es ar moci to iemācījos, es sapratu, ka es varu tagad uzlikt viņu virsū un es varu aizšaut kaut kur projām. Vai ne? Vismaz 2-3 stundas, tas ir diezgan liels gabals ir, un es varu aizmukt projām, un es uz kaut ko citu varu skatīties ilgi un dikti, un tad es varu braukt atpakaļ, vai ne? Un to nenosaka kaut kāds autobusu šofers, tramvaju šofers vai vilcienu šofers, vai ne? To nosaku es. Un ar automašīnu tu to vari darīt ar lietas laikā. Jā. Tāpēc man viņu vajag tās tiesības. Un, protams, arī vēl tur praktiski iemeslu dēļ. Bet man tas nebija pielikt līdz brīdim, kamēr es nebiju dabūjis moci, jo mocis iedeva to apvārsni, saprast, cik tālu es varu aizkulties vienas dienas laikā. Jo uz riteņa tu vari tik cik tev rupmaizi vēdarā. Pareizi, jā. Tā kā tā. Jā, tas tāds liels man tas bija sen jau vispārībā jāizdara, bet labāk vēlāk nekā nekad, teiksim tā. Tā saka, jā. Turpināšu es tev tirdīt. Un tā otra grāmata. No močiem atkal uz grāmatām pārlecot. No močiem uz grāmatām, jā. Kas ir, piemēram, tagad tu esi jau otro sarakstījis, vai ne? Jā. Un kas ir kaut kas tāds, piemēram, tādas kļūdas vai arī, piemēram, gļuži, kļūdas, kaut kādas tādas lietas, ko tu, piemēram, pirmajā izdarīji, un otrajā tu jau vairs, es tā vairs nedarīšu. Un kas ir parasti, piemēram, tie cilvēki, kas raksta pirmoreiz grāmatu, ko viņi vienmēr pieļauj tādas attiecīgas tās kļūdas. Ir kaut kas tāds vai? Ar pirmajām lietām vienmēr ir tā, ka tu sev
diezgan pēc tam kaut ko pārmet, bet tas ir vienkārši tikai tāpēc, ka tā ir tāda pirmā reize, un tu vienkārši nezini, uz ko sagatavoties un gaidīt. Un, ir viena lieta uzrakstīt, otra pēc tam ir sadarbība ar izdevniecību. Man sadarbība ar Zvaigzni bija ļoti laba. Es tiešām priecājos, ka mana grāmata tika izdota viņu paspārnē. Bet, varbūt kaut kādas lietas, kuras man šķiet kā sīkumi. Bet tieši rakstot, vienmēr pēc tam kaut kas šķiet varbūt ne tā uzrakstīts, bet to jau vairs nevar īsti pārlabot kaut kā. Tas ir, cik cilvēks pats ir paškritisks, un es uzskatu, ka man ir svarīga ļoti liela kontrole, un ja kaut kas varbūt nav tā, kā es būtu gribējusi, vai, ka man ir žēl, ka sanāca tā, kā sanāca, kāpēc es nevarēju labāk, ka es ļoti sev par to pārmetu. Bet, kaut kādas kļūdas vai kā, es ieteiktu, ne cilvēkiem, kas jau raksta, bet kuri varbūt plāno, ka tiešām vislabākais, ko tu vari izdarīt, ir būt pats sev kritiķis. Un cik ļoti tu kritizēsi savu darbu, tik viņš var arī palikt labāks, manuprāt. Bet arī nevajag domāt tā, ka šitais ir galīgi garām, es neko nemāku, un tad jau vispār rezultāti nekad nebūs sagaidāmi. Jā, man tā ir viena no manām nelēmēm. Es esmu diezgan tāds paškritisks cilvēks, jo man vieglāk sevi ir pierunāt un nedarīt, nekā darīt, teiksim tā. Man tie svari nepareizi. Teiksim tā, es domāju, jābūt tādai pašpārliecinātībai diezgan tādā salīdzinoši augstā līmenī, ja tev šķiet, ka tas, ko tu raksti, ir tava laika un tā lasītāja laika vērts. Tā es uzreiz iekāptu tajā tik augsti. Varbūt citreiz cilvēki, kas raksta grāmatas, tā nedomā, kā es. Līdz ar to man baigi grūti ir... Ja man liekas, ka es katru reizi, pirms es sāku, es nezinu, ka es kādus 4 esmu sācis jau grāmatas, un es nezinu, 2 lapas uzrakstu, man izbēsīja ārā, kad man vairs nepatīk tā tēma, un es aizēju projām no viņa. Paiet kaut kāds pusgads, un es piesēžos atkal, es sāku kaut ko rakstīt, bet visam kaut ko citu. Un katru reizi tā doma pēc kaut kādām pāris lapām paliek idiotiski. Un es vienkārši atmetu, un es nevaru, man liekas, ka man gribētu pretīt. Tev ir jāatsūta man vismaz, un tad es pateiktu, vai ir stulbi un bezjēdzīgi, vai tev tikai tā pašam liekas. Var jābūt. Es tad rakstu, kad es rakstu, tad es aizsūtu pirms draugiem, bet draugi jau parasti melo. Jā, tā ir viena, kas to teica, man šķiet Stevens Kings, ka draugi un mīļotie melos mūžīgi, ka tikai ienaidnieki saka taisnību. Es nezināju, bet man bija nojausma, ka tas tā ir. Jā. Bet tev ir, bet tev ir tā kā grūti saņemties un piesēsties, vai tiešām tev liekas, ka tu dari muļķības un kāda jēga? Es nezinu, es neteikšu, ka man ir grūti piesēsties. Tas būtu viens, jā, tas, kad man varbūt būtu, ja es tā nopietni, es domāju, man šķiet, ka tā ir zelta ulu. Un tagad man doma ir uz galvu, tad varbūt būtu vērts sākt domāt par kaut kādu rutīnu, jo sarunas sākumā mēs nospriedām to, ka tas būtu tas pats, tas skelets tam visam pasākumam. Jo pirms tam es nekad tā nebija darījis. Man bija vienkārši ienāk ideja 11. vakarā,
un tad es līdz 12 rakstu. Tu man pārēji, vai ne? Tā kā es domāju, ka varbūt, ja vēlos rakstīt, tad man jāpieiet tam tā diezgan salīdzinoši nopietni. Man interesanti tas, ka man, piemēram, tās tēmas, un es piemēram, pats sev apēdu tajā stāstā. Man bija kaut kāds, 2 gadu atpakaļ, man bija tāda doma prātā rakstīt par Džeku, kas īsāk sakot, ir tādās salīdzinoši nelaimīgās attiecībās. Galīgi viņa rutīna, viņa ir apēdas, un viņš tāds, nekas vairs nav, vai ne? Pilnīgi tāda čaula. Un ne naudas, nekā, un tad viņš kaut kādīgi netīšām ar savu draugu nokļūst Meksikā, un tur sākās nopietnas problēmas ar narkokarteļiem, un kad tur nāvis briesmas un tādā garā. Un galā viņi nokļūst, kuļoties, viņi nokļūst, tādas tā kā baltās raganas rokās, vai ne? Un šī viņas iepazīstina ar otru pusi, nevis ar otru pusi, bet viņi iepazīstina ar citu pasauli caur vielām, ja? Un tad viņš tur viņš smeļās tā drosmi, to spēju pārvarēt gan karteļus, gan to savu sačakrēto dzīvi, un tad viņš atbrauc atpakaļ. Viņš ir vinējis tos karteļus, un viņš atbrauc atpakaļ pavisam cits cilvēks, un viņš nāk ar savu tādu tā kā vēstījumu iekšā, ka, es tagad mainīšu visu savu to, ko. Īsāk sakot, tas brauciens viņu izmaina, bet ne tikai tas, ka viņš, piemēram, tur ir sarījies narkotikas, un viņš tagad atnāca atskārtni, bet tas, ka tie pārbaudījumi gan notika fiziskajā dzīvē, gan arī garīgajā tajā pasaulē. Un tad viņš, tāds tā kā jaundzimums, bet es iegāju tajā stāstā tik tālu, kad es saku, tur man bija jāsāk pētīt jau kādi ir. Jau izstāstīja beigas. Tas ir viens, un otrs tas, kad es tik dziļi iegāju iekšā, ka es sāku izpētīt tagad Meksikas dievus un ciltis, un kāda tur varētu būt tie tēli. Tas bija šausmīgi tālu, es biju iegājis iekšā. Es neesmu bijis ne Meksikā, ne Amerikā, nekur, pilnīgi nav nejausmas, par ko es rakstu, un es domāju, ja es teicu, viņi uzrakstīšu to grāmatu, un tie cilvēki, kas būs vietēji, tad būs 2-3 minūtes pavadīt pie tiem tekstiem, un skaidrs būtu, ka es neesmu, ka man nav nekāda sakara ar to visu, nekādā veidā bijis. Tās ir tikai, tādas, googlēta grāmata. Jā. Nav tādas, teiksim tā, personīgas pieredzes. Līdz ar to, tāpēc es to pametu, tāpēc, ka man likās, ka tas būtu, teiksim tā, normāls cilvēks būtu iekāpis, piemēram, lidmašīnā, aizbraucis patiešām uz Meksiku, vai ne, un tā īstenībā izpētīs, tur kā tas viss ir, un dziļāk painteresējies, un tad būtu sev uzdevis jautājumu, vai ir vērts rakstīt to grāmatu, vai ne? Bet man ir vieglāk atmest. Tā kā tā. Skaidri. Tāds mans raksturs ir. Ko es varu teikt, tēma, manuprāt, šobrīd diezgan aktuāla. Vai ir tev jābrauc uz Meksiku? Nezinu, to var tā kā vienkāršot un tepat par Latvijas kaut kādiem narkodīleriem uzrakstīt vai tam līdzīgi. Varētu jau it kā, jā, no vienas puses, bet es nezinu, es tīsāk domāju, ka to tēmu varētu varbūt kaut kādīgi savādāk, varbūt nebūtu nepieciešams narkotikas, lai izraisītu vai arī tas, jā. Tos garīgos stāvokļus jau var izraisīt arī savādāk. Jā. Tā kā, īsāk sakot, kaut kādu laiku man bija tā, ir vērts padomāt, rakstīt par kā tu saki, aktuāla tēma, kad vīriešiem vienkārši ir pazudusi tā, daļai vīrieši ir pazudusi tā saskarsme vispār ar to, ka viņš ir vīrietis un kāds ir viņa mērķis vispārībā pasaulē. Mērķis, negluži mērķis, bet varbūt tā būtība par sevi.
tāpēc, ka daudz kas mums nav vairs palicis. Lūk. Ko es vēl gribēju tev prasīt? Man palicis stumšs istabā. Ja tev nekas nav pretī, es ieslēgšu gaismu, lai es varu izlasīt, ko es esmu. Jā, lai top gaisma. Lai top gaisma, jā. Tā, skatāmies tālāk. Mēs esam... vai bija kaut kādi īpaši momenti rakstot? Draņķos Volu vai grāmatu numur 2? Kaut kādi momenti tādi, kas... varbūt kaut kādi tādi, ka tu atturies. Nu, ja es šitam nebūtu uzgājis cauri, tad es diez vai ka būtu uzrakstījis vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, pirmkārt, īpaši bija man tas, ka pirms sākot jau nopietni rakstot sižetu, man bija svarīgi apskatīt un nonākt vietās, par kurām es rakstu, nu kā tu iepriekš minēji par Meksiku, kad tur varētu aizlidot. Manā grāmatā Draņķozols tātad ir minētas vairākas ar noslēpumiem, mistiku saistītas vietas, kas ir šis te pats Draņķozols, kas ir galvenais grāmatas elements, Pokaiņi, Velnezers, Aglonā, jo Velnezers ir vairāki, un Vilkača kaps, Kurzemes augšpusē. Varbūt kādu no šīm vietām tu esi dzirdējis vai pats bijis? Ja godīgi, tad es neatceros, bet pilnīgi iespējams kaut kādās skolas ekskursijās ir brauks. Jā, uz šo te Velnezeru, jeb Čortoku, es arī esmu braukusi skolas ekskursijā un es jau biju uzvilkusi pelkostīmu un gatava lekt iekšā, un kad man skolotāja bez mazliet sāka bļaut, ka nē, tu nedrīkst peldēt, un tad, šis te ezers ar to mītu apvītais, ka tur ir tas ezera velns, kurš var paraut tevi aiz kājas un tālūk. Un tad es jau galīgi aizvirsījos no sākumā, ko es teicu, bet es gribēju pabūt šajās vietās, par kurām es rakstu, un es biju vēlreiz šajā te Velnezerā un Pokaiņos, un tas man ne tikai palīdzēja pēc tam vizualizēt visu stāstā, bet arī deva tādu jau pamatu, ka Aneta, tev ir jārakst, tev ir ideja, pamēģini to izdarīt, novest līdz tam galam, finišam. Un tad arī forši rakstniecībā ir, kad tu raksti, un vienkārši salīmēs kaut kādas lietas kopā, kuras, piemēram, es ievācu informāciju par tādām un tādām lietām, ka, piemēram, galvenie varoņi nāk no vietas Dagda. Latvijā ir Latgalē tāda mazpilsēta, un Dagda ir arī īru ķeltu mitoloģijā viens no galvenajiem dieviem, ko es arī pieminēju grāmatā, kas man likās tāda forša, man derīgas, tāda sadarība. Kaut kādas tādas mazās lietiņas, mazie prieciņi motivē turpināšanu, rakstīt grāmatu. Jā, tas ir interesanti. Pilnīgi, es saku, tad, kad tu tagad stāsti, man pilnīgi atkal gribas varbūt iet augšā un jāsāk kaut ko rakstīt. Es tev pēc kādas nedēļas vai kādu uzrakstīšu no Oskara, kā tev iet rakstīšana. Kur ir grāmata, jā? Es starp citu domāju darbā, man šodien ienāca īstenībā prātā tāda ideja.
nekas varbūt tāds baigi unikāls, bet es te uzrakstīšu vēlāk, lai es te neizstāstītu visiem. Jā, labi. Paturēsim mistēriju, intrigu. Jā, man ienāca prātā, un es domāju, šitas būtu īstenībā diezgan interesanti. Tas tāds, un runājot, nākošais jautājums vairāk vai mazāk ir par to, ka pamestas ēkas, tumši, meži, spoki, gari un dēmoni, un kāpēc tas viss ir pievilcīgs. Es saprotu, tev arī patīk tādas lietas, ne? Šobrīd vairāk vai mazāk. Man pusauģu gados man bija liela pretestība pret kaut kādām lietām, kad tev pasaka, dari šitā un citādāk, un man neviens pieaugušais nebija autoritāte, un man patika visādas pocīgas lietas, es varēju skatīties jebkādas šausmenes, vai tur ir par spokiem, vai tur griež kādam rīklas. Es to visu skatījos, man ļoti patika. Tagad man pat nepatīk, kad vienkārši tur, nezinu, kādam pirkstā iegriež, vai kā man jau metas zosādas, nezinu, kas ir mainījies, bet es šausmu filmas vairs neskatos. Bet kāpēc tas ir pievilcīgi? Jo tas rosina fantāziju, ka tev varbūt tur skapī mīt kaut kāds tur, nezinu, bubulis. Vai arī, ka tas ir nezināmais un ka varbūt tas ļaunais tēls, viņš beigās var pārtapt kā labais, vai viņš ir ļaunais tāpēc, ka vienkārši viņš ir nesaprasts un atstumts, un bieži vien mēs ar šādiem tēliem varam identificēties, jo kāds no mums arī jūtas nesaprasts, nepieņemts, un tāpēc šādi tēli, es domāju, ka viņi turpinās savu ceļu un cilvēkiem patiks lasīt šāda veida grāmatas un skatīties filmas. Jā. Jā, tas ir interesanti. Man ir tāda galvā bija tāda versija, ka tas varētu būt, ka tās ir tādas tā kā bailes buņģiņā, ka tu vari uz pavēli attaisīt viņus vaļā, un tad tev ir baila uz kaut kādu brīdi, un tad tā aiztais viņu ciet, un tad es varu nolikt viņu plauktiņā. Tad tāds tā kā tev ir kontrola pār baiļu izraisīšanu. Jā, šitais arī es totāli piekrītu, ka tu zini, ka tev būs jābaidās, un tad tu vienkārši izbaudi to, ka tu vari pabaidīties un pabaidīties no kaut kādas grāmatas vai filmas un nevis no tā, kas notiek pasaulē, piemēram. Jā, kas ir ārpus kontrolas, jā. Jā. Reiz mēs varēsim te filozofisku raksturu jautājumus atrasināt. Ko es vēl gribēju teikt? Jā, un runājot par to, es domāju, latviešiem taču nav nekādas šausmu filmas, vai ne? Izņemot Ezīti miglā un Zaķīšu pirtiņu. Šausmu filmas? Jā. Ezītis miglā? Jā. Pagaid, kā lai tagad es uz šo atbildu? Nē, tā no profesionālās puses skatoties. Man prātā nenāk neviena filma, kas būtu tehniski domāta kā šausmu filma, kas ir pirms Rīgas kinostudijas gatavot. Ak, Dievs, es pēkšņi aizmirsu, bet ir šis režisors. Es ļoti atvainojos, ka man tiešām izkrita no galvas, bet viņš ir veidojis vairākas spriedzes šausmu tipa filmas. Viena no tām bija Vīrietis oranžā metālī, jakā. Bet notiek Latvijā taisa, nav tā, ka neviens netaisa. Ak, šitā. Redz, es neesmu dzirdējis, bet kāpēc? Es nezinu, kāpēc tad, kad tu saki Vīrietis oranžajā. Tas ir tas, ko es atceros, bet vēl bija tā filma Zirneklis vai kaut kāda 90. 80. gadu filma.
Ak, Dievs. Man kauns, Tas ka es nezinu. Tas nekas, es vispār nezinu. Nē, es vienkārši domāju, nu jā, kā jau saku, man nekas prātā nenāk. Zirneklis, nu, viņš nebija kaut kāds tāds tā kā detektīvs vairāk. Nu, kā kurš laikam uz to skatās, nezinu. Nu jā, nē, šitas man jāpagūglē. Es reāli darbā nemaz bez Googles, es vienkārši pie sevis galvā piemetu, un es domāju, ka es neatceros, ka būtu kaut kas tāds redzēts. Nu, lūk. Nu jā, un tāpēc es saku, tā ideja, ko es tev vēlāk pastāstīšu, ir tā diezgan tāds foršs šausmeni varētu sanākt no tā. Ok. Jā, es tev paši paskrējām garām, man liekas, kad tu esi bijis pie uz to Draņķozolu pašu, ja? Nē. Ne? Tur es neesmu. Tā ir diezgan tāda laba ekskursiju vieta. Tur ir cilvēki, kuri dodas apskatīt šo te koku. Man nesanāca, un godīgi sakot, es nezinu, vai es tagad gribētu, jo es pati salasoties šīs visas teikas un nostāstus, man ir bail, un man šķiet, Kurzeme vispār ir kaut kāda ļoti baisa vieta. Pēc ir šī te Ralfa Kokina Kurzemes vilkaču nostāsti, kur viņš ir apkopojis dažādus stāstus, un pēc tā bija diezgan iespaidīga un ietekmējoša, un pēc tās man likās, ka es negribu doties uz Kurzemi un uz Tukumu. Šis te Draņķozols atrodas Tukumā, ir tāds raudas mežs, un viņš ir jau minēts 16. gadsimtā. Uz viņa kāra raganas un velna kalpus. Pēc tam tur ir dzimtbūšanas laikā kārušies izmisuši zemnieki. Tā kā tas jau vien ir, ka tur ir sasūcies ļoti liels tas negatīvā enerģija. Ap to koku ir izveidojusies. Un tad Draņķozols ir zināms ar to, ka tur ap šo koku mīt vilkači, ka pateicoties šim kokam tu vari pārtapt par vilkaci, un tieši šajā Kokina grāmatā ir viens stāsts, kurā viens mežsargs dalās ar to, ka viņš tādu vienu tur ir saticis un ar viņu runājis. Un tā meža vieta arī ir tāda ļoti drūma un arī interesanti ar to, ka tur aug ļoti dažādi reti augi, bet cilvēki tur daudz nesteigā, ļoti daudzi apmaldās, piemetas šis saucamais vadātājs, ka tu ej uz riņķi, un tu visu laiku nonāc atpakaļ pie tā Draņķozola. Iedomājies jau satums, un vienkārši tu gribi tikt prom, bet tu ej, un tu visu laiku nonāc pie tā baisā koka. Jā, un ko es gribēju vēl teikt, ka, šis te koks bija, bet tad 15. gadā viņu kaut kādi vandāļi nopostīja, nodedzināja. Viņš nodega, nolūza, un tad būtībā no šī te iespaidīgā koka, kas ir kaut kāds sava veida mūsu kultūras mantojums, ir palikusi neliela čupiņa. Var iegoglēt, un tad var redzēt. Jā, es jau googlēju, es skatījos, kas tur, es redzēju, ka viņš bija tāds tikai, tāda tā kā šķiņš. Jā. Tāds bišķi tur palicis, bet jā. Es
Es arī pats neesmu bijis, bet pirms tās sarunas es biju iegūglēju, paskatījos, par ko tas viss ir un par to apkārtni. Un es īstenībā nebiju zinājis, ka ir tik daudz par to visā tieši tajā apkārtnē. Kaut kāds jau pamats tam visam ir, ne jau no zila gaisa cilvēku raksta tādas vai stāsta tādas lietas preiz, bet īpaši jau no tik seniem laikiem. Jā. Un tas bija būtībā pat viens no maniem galvenajiem mērķiem, kāpēc es gribēju kaut ko tādu uzrakstīt, ka mums pašiem ir tik daudz saudabīgu, interesantu šo te mitoloģisko tēlu, dažādas pocīgas vietas, un tieši tās es gribēju aprakstīt, un ka Latvija 12. 13. gadsimtā, kas tajā laikā tika saukta kā Livonija, bet ka mēs tikām uzskatīti par vilkaču zemi, ka tas arī ir kaut kā, vai cik daudz cilvēku to zina, un es uzskatu, ka nedaudzi, un ka tā arī ir ļoti interesanta lieta, ka bez mazai katrā, ja ne katrā valstī, tad, piemēram, Rumānijā, Transilvānijā nāk šie te mīti par vampīriem. Īslandē joprojām cilvēki tic, ka tur mīt fejas. Es atvainojos, ne fejas, bet elfi. Jā, viņi tic tam, ka tur tiešām viņi dzīvo. Fejas ir Īrijā, troļi Norvēģijā. Jā, tikko gribēju teikt. Jā, un ka mums ir vilkači, bet ka tie vilkači nav varbūt kā tagad Holivudas filmās. Man patīk Līgas Kļaviņas mākslinieces ilustrācija. Viņai ir attēlots vilkacis, un, manuprāt, ja tādi eksistē, tad aptuveni tā viņi varētu izskatīties. Un, jā, man bija svarīgi, ka es stāstu pati par savu vietu, kurā es dzīvoju, un kaut kā ieinteresēt lasītāju, paskatīties apkārt, ka mēs arī dzīvojam ļoti interesantā vietā. Jā. Nē, tur es tev piekrītu. Un es piekrītu arī tev par to, ka mums ir diezgan tāds unikāls tās folklora tās būtnes, jo tajās pašās tautas dziesmās ļoti daudz par to tiek runāts. Un tas kā viņš sauc, tas pagānisms, teiksim, tāds kā tāds ir diezgan tāds izplatīts, bet viņš nevairāk tāds tā kā pagānisms iekš tā, kad mēs visi te dejosim ar velnu kopā, bet vairāk tāds tā kā tas, tās. Tradīcijas ir diezgan spēcīgi iesakņojušās, un ar velnu dejo, es domāju, ka tas ir no kristiešu skatu punkta, bet mums bija latviešiem savus dieviņš un Laima un Māra, un šobrīd ir tā saucamais veļu laiks, kas būs vēl līdz novembrim, kurā mēs varam godināt savus aizgājējus, senčus, un senlatvieši klāja galdu, kad aicināja šos te mirušos garus un tad lūdza viņu atbalstu šim te turpmākajam gadam, un ka tagad tiek ļoti aktualizēts Helovīns, pret kuru man nav iebildumu, bet ka mums ir pašiem savi šie te aizgājēju mirušo svētki. Jā. Tas mums tāds tā kā, mums jau bija Helovīns pirms tas bija cool, vai ne? Jā, bezmaz. Nē, varbūt skatoties kaut kādā laika joslā, varbūt, tie abi svētki ir sākušies aptuveni vienlaicīgi, bet jā, ka mums ir tā teikt pašiem savs Helovīns.
Bet bez ķirbiem. Bez ķirbiem un konfliktiem. Jā. Tāpēc man nesen bija saruna ar savu labāko draugu. Gāja runa par tradīcijām. Un šeit Anglijā viņiem pārsvarā nav nevienas tādas tradīcijas, kas nav saistītas kaut kādiem konditorijas izstrādājumiem. Es smējos to, ka tā ir jūsu vaina, kad jums vairs neko. Īsāk sakot, kā lieldienas, pirms nāk, lieldienas mēs vāram olas, krāsojam viņus, un tad mēs kaujamies ar olām, tad mums jāiet tās olas tādā garā. Šeit Anglijā ir tā, ka viņi vienkārši iet uz veikalu un nopērk šokolādes olas, un tad viņi viņas ēd. Tas ir viss. Nav nekāda. Tur kādreiz vēl bijusi tāda lieta, ka meklēt viņas, liek bērniem viņas meklēt dārzā un tādā garā, bet tas vairs izpaliek. Vienkārši viss sēž pie galda. Wow. Ziemassvētkos arī. Viss tiek kapitalizēts. Jā, ārprāt, līdz pēdējiem, jā. Tas Ziemassvētki, tas pats ir, vai ne, visi tie salaveči, vai ne, šokolādes un kādas tur Ziemassvētki končas un viss kaut kādas tādas izstrādājumi. Valentīna diena, tur jau pats par sevi skaidrs, ka viss vienā šokolādē. Jā, Halloweens, viena šokolāde arī. Tev pat ir, viņiem tagad, es zinu, ka Amerikā, piemēram, ir tā, ka kādreiz, piemēram, bērni staigāja Halloweenā, vai ne, un staigāja apkārt, un tam, kam ķirbis mājās, un, piemēram, gaismu ieslēgt, tu vari iet klauvēties, tad tu prasi tur trick or treat, ne, un tad viņi tev iedos vai nu tur tās končas, bet vai arī viņi tur netaisa tās durvis, vai tu viņus to visu māju ar tolas papīru, piemēram, apmētām tā garā, tik atriebies, vai ne. Šodien dēļ tā, ka tie vecāki ir saucamais tas helikopter parenting, kas ir tā kā vecāki uzvedās. Jā, es saprotu. Kā helikopters, un ka viņš vienkārši pieskata to bērnu līdz pēdējiem, tad viņi ir izveidojuši tos, man liekas, ka viņš saucās trunk or treat, kur viņi vecāka grupa, tā kā Facebooka grupa, ja, visi aizbrauc uz vienu stajanku, attaisa bagažnieks vaļā, un viņiem visiem tur tie saldumi tajos bagažniekos, un tad tie bērni tām ģimenēm vienkārši staigā un ņem no citu cilvēku bagažniekiem. Tur tās visi saģērbjās, tur taisa tos kostīmus un ko neko, bet viss tādā tā kā drošā vidē, vai ne? Es domāju, Dievs, tik tā sanitarizēt līdz pēdējiem. Savā ziņā tas ir iznīcinājis tad visu jautrību, vai ne? Jā, paliek tikai tie saldumi. Tas ir viss. Tā kā ārkārtīgi neinteresanti. Lūk. Tā, mēs esam atbraukuši līdz pirmspēdējiem jautājumam. Man pēdējais viesis bija Uģis Utāns. Jā. Reliģisks cilvēks. Un no reliģiska cilvēka nāk arī reliģiska rakstura jautājums. Un viņš tāds garš saputrots, bet tāpēc, ka es nemācēju viņu noformulēt pareizi. Bet īsāk sakot, ir tā doma ir tāda, ka vai tu esi lasījusi Bībeli, kad tu esi jutusies piesaukta to darīt no Dieva puses, teiksim tā? Jā, es noklausījos tavu sarunu ar viņu, un man ļoti patika. Un es daudz ko uzzināju. Arī es. Jā, un es pat arī daudz kam spēju piekrist no viņa sakāmā par Bībeli ir tā, lai gan es piedzimu Rīgā, es lielu daļu savas dzīves esmu pavadījusi Latgalē. Un, kā ir zināms, Latgalē ir ir tas reliģiozo cilvēku pārsvars, un es uzaugu arī tādā vidē, bet tā kā man tas viss jau ir zināms. Nav tā, ka es būtu augusi bez jebkādas saistības par kristietību. Un pusauģu gados, man bija tāds protestējošs laiks pret visu, arī par šo te tēmu. Un tad es iesāku lasīt veco derību, bet tas bija vairāk tāpēc, ka es gribēju sev pierādīt, ka tur tiešām ir
ļoti daudz kas negatīvs un kas tā arī ir, bet tad no Uģa teiktā, ka viss nav jālasa burtiski. Nu jā, bet es nezinu, es labprāt varbūt ne veco darību, bet jauno varbūt es izlasītu tagad. Un man vispār interesē reliģija kā tāda. Es gribētu labprāt izlasīt Korānu, un man patīk hinduisms un budisms. Ka es uzzinātu kaut ko sev jaunu, es izlasītu, manuprāt, no katras reliģijas var paņemt sev kaut ko vērtīgu, kaut kā tā. Es pilnīgi piekrītu. Es esmu pārāk slings, lai to visu darītu. Tas ir 100%. Nu, es arī, jā, es nezinu, kā tas to darīšu. Bet es ļoti gribētu, lai būtu, piemēram, tāda, teiksim, tā kā grāmata, kur apkopoti kaut kādi tie domu graudi no visām tām reliģijām, kur tu tiešām, jā. Redzi, tev atkal jauna ideja, tu varētu šito darīt. Tas nozīmē, ka man jālasa tās grāmatas, tad ir pārāk slings, lai es lasītu grāmatas, lai taisītu vēl vienu grāmatu. Var vienu kaut kā sākt kaut kad, vai ir šīs te audio grāmatas? Tas, jā. Zini, kas ir nelēma ar audio grāmatām? Viņas ir labas, bet viņas nepaliek galvā. Es esmu noklausījies vairāk nekā esmu lasījis, teiksim tā. Tas cipars vienalga ir ārkārtīgi maziņš. Bet nepaliek tā informācija galvā. Tas iespējas ir pirmais, jā. Tu noklausies, un tev ir, Nu, es, piemēram, 1084 noklausījos pāris gadus atpakaļ. Ne, 1984. Tas tā distopiskā grāmata par nākotni. George Orwella? Jā. Wow. George Orwella. To es noklausījos. Kamēr tu klausies, tu esi it kā uz tās domas, tu turies, viss it kā baigi forši, vai ne? Bet tad, kad, piemēram, tu kādam citam jāskaidro, ko tu noklausījies, ja? Tu nevari izstāstīt. Ja tu esi lasījis, tu zini, ka tu redzēji tos burtus, var atcerēties, atstāstīt. Jā, okay. Tā kā tā. Bet to informāciju tu uztver? Man būs šitais jāpamēģina, jo man liekas, es nekad nevienu audio grāmatu vēl neesmu klausījusies. Man gribētos izmēģināt šo eksperimentu, kā tas ir. Jā. Jā, pareizi saki. Es iesaku, piemēram, ja tev ir kaut kādi momenti priekš sevis, es strādāju kādreiz tādu pavisam bezsmadzenīgu darbu, tad līdz ar to es varēju austiņām staigāt apkārt 8 stundas. Un tad es varēju lasīt, cik man uzēk. Es pārsvarā podkāstu klausījos, bet es arī audio grāmatas klausījos. Tas bija ideāli, tad tu vienkārši tu automātiski kaut ko dari, bet šajā laikā tu esi galvā pavisam kaut ko citur. Jā, kā es saku, tās 1984 izlasīt bija. Pāris bija tādas pašpalīdzības grāmatas, bija pāris kaut kādas fantastikas, bija, kas vēl bija? Stevena Frāja, autobiogrāfija, man liekas, ka bija kaut kāds tur gājies. Īsāk sakot, tādas kas man vēl bija? Bija viena tāda grāmata, ko es klausījos, kas būtu jāpiemina, bet nevar atcerēties. Brave New World. Tas būtu tā kā, tas nav Orwells. Ir dzirdēta, jā. Tas bija... Tas 1984 ir distopija. Brave New World ir tā kā utopija, kur viss ir riktīgi forši. Taču tas ir
Tas, 1984 ir tāda, ka tā valdība tevi apspiež, un tevi piespiedus ir kapitāli pie zemes, un tu nevar, tev nav izējas, teiksim tā, ja. Brave New World ir otrādi, kur tev valdība dod visu, bet tajā pašā laikā tur ūdenī ir klāts tā narkotiskā viela, un visiem tā kā iedrošina ņemt to narkotiku nepārtraukti. Un tad visi ir tādi laimīgi, un visi ir kā baigi nenormāli forši, visi ir pāēduši. Rītī, tāda, neko tev nevajag. Ja? Bet tas galvenais tēls... Tas arī izklausās pēc distopijas. Jā. Utopija būtu vairāk tāda. Tā kā, bet, īsāk sakot, tā Brave New World ir tāda tā kā otra puse tai pašai monētai. Okay, jā. Ka tas galvenais tēls vienalga nav apmierināts ar dzīvi, tāpēc, ka viņš redz, cik viņš ir notirpis, teiksim tā. Cik tas viss liekas, bezjēdzīgi. Tā arī bija tāda interesanta grāmata, bet, viņa man pusē īstenībā apnika, jo tāda, es to pasauli man bija baigi grūti iedomāties galvā. Bija viena tāda fantastika, ko es klausījos, 3 sējumus no Kačai. Tur bija par jaunu meiteni, kas dzīvo kosmosā. Es neatceros to nosaukumu. Viņa dzīvo kosmosā uz milzīga tāda kosmosa kuģis, kas ir vesela pilsēta. Un viņa tur dzīvo, un tur ir tās klases, vai ne, kas ir tur augstākā klase, zemākā klase. Viņi tādi starp tiem zagļiem, kas dzīvo tādā tajos apakšējos stāvos, un viņa mēģina izplēsties caur to dzīvi, un pa tiem stāviem tur plosās visu laiku, vis kaut kādas tur intrigas noteikti. Tas tā interesanti bija, ka viņi tur tā pati ikdiena bija ļoti interesanti aprakstīta, kā tur viss notiek tā kuģi. Diezgan tā loģiski, teiksim, tā nebija kāda galīgākā fantastika, likās, jā. Piemēram, viņi bija... Tas, ka tur tas ēdiens un viss pārējais ir, protams, ierobežotā daudzumā, ja, un, piemēram, cilvēki, kas aiziet bojā, vai, piemēram, beigti, ja, tad viņus tas kuģis viņus pārstrādā un pārtais viņus par ēdienu atkal, un viss iet uz rindas. Bet, tur, protams, tās sistēmas uztais, tur vairāk iet runa par to, ka enerģētiskā vērtība tikai tiek pārvērsta. Ne tā, ka tu miroņas ēd, bet vienkārši enerģētiskā vērtība. Labi. Tādu es lasīju, klausījos, teiksim tā. Ļoti daudz bijis, kaut kādas 3 sējumus, man liekas, kas noklausījos. Kā viņam bija vārds? Pār viņam bija uzvārds. Un viņš ir Navy SEAL. Nezinu, kas viņa latviski būtu. Jūras kainieki amerikāņi. Viņš sarakstīja pāris grāmatas par karavīru, kas atnāca atpakaļ no Afganistānas. Viņam pirmais sējums bija, kur viņš atbrauc no Afganistānas, kur viņam visa vienība tika nošauta, un viņš atbrauc mājās, un tad viņu sievu un viņu bērnu arī nošauja kaut kādi bandīti, un tad viņš mēģina atrasināt, kas tur noticis, bet viņu draugus visu laiku vienu pēc otru arī vāc nost kaut kas, un tad viņš tur beigās atrasina, kas pie vainas ir, un izrādās, ka viņa šefi ir veikuši medicīniskus eksperimentus uz viņiem, kamēr viņi bija Afganistānā, viņiem visiem ir vēzis, viņam arī, taču viņš kaut kādīgi tur nenoliek ķeli no viņa, bet tur, grīz tāds baigais saprotis. Amazonās, starp citu, ir tagad tas seriāls saucās Terminal List, un Chris Pratt, tas, kas aktieris, Chris Pratt. Zini, kas ir Chris Pratt? Diezgan drūmi. Jā, tas seriāls ir diezgan tāds. Jo, Haidī, tur ir viens moments, kur es domāju, es nezinu, kas par šito parakstījās, bet tādi kādi nebija redzēti. Bet, jā, Okay. tāds bojeviks, teiksim tā.
Tādas lietas es klausījos. Jā, ir interesanti, es saku, bet man kaut kādīgi liekas, ka, ja es būtu lasījis viņus uz papīra, protams, es nebūtu pabeidzis, bet man būtu vairāk palicis prātā. Ja tu man, piemēram, paprasītu tagad, kurš man bija tas mīļākais moments no tā pēdējā, no tā termināla lista, es tev nevarētu tā nemaz atbildēt. Okay. Jo nepaliek prātā. Kaut kāda iemesla dēļ. Acīm redzot, varbūt tas ir, ka tev ir vizuālā atmiņa. Varētu būt, jā. Ar to saistīt. Vienkārši, es domāju, tas, ka tā, ka tu pirms lasi, kā es saku, es pirms izslēdīgs cilvēks, es izlasu vienu teikumu, un es jūtu, ka man nepaliek prātā, es izlasu viņu vēlreiz. Tad es, un tad es braucu tālāk, vai ne? Tas nozīmē, ka es to teikumu izlasījis jau 2 reizes, vai ne? Bet tad, kad viņš ir audio versijā, viņš man paskrien tas teikums garām un sāks nākošais teikums, un es tikai, es varu 10-15 minūtes nostaigāt pa darbu, riņķi apkārt un atjēgties, ka ir jau otrā nodaļa sākusies, piemēram. Austiņas visu laiku bija galvā iespraustas. Tā kā, jā. Tas varbūt manas smadzenes īstenībā, jā. Možda, ka tas nav tā visiem. Tā kā tā. Lūk, esam nonākuši līdz pašām beigām, un es tev vēl pēdējo jautājumu, tad es tev likšu mieru. Jā? Davai. Jā, jautājums nākušajam viesim. Tu man nepateici, lai es izdomāju. Es nepateicu, jā? Tu jau zini, kāds tev būs nākamais viesis? Nē, man nav nekādas jausmas par šito te. Labi. Mans jautājums varētu būt tāds, varbūt ne gluži jautājums, bet lai šis te vēl nenoskaidrotais nākamais viesis padalītos ar savu kaut kādu mistisku, spocīgu atgadījumu no savas dzīves. Yes. Super. Jo man ir viens, un tad, kad es braucu pa bibliotēkām un skolām, es esmu aicināta saistībā ar savu grāmatu, tad es vienmēr stāstu, kā mēs klasē piesaucām melno dāmu, un es uzskatu, ka viņa arī parādījās. Es nezinu, man personīgi nav tāds. Man vienīgais ir, kas man nāk prātā, ir, es sen atpakaļ, es kādreiz dzīvoju Kurzemē, tajā apsēstajā lokā. Tu neesi saticis nevienu vilkaci? Nē, vismaz pēc sejas. Bet, īsāk sakot, es nezinu, mēs bijām kaut kādā 6. 7. klasē, un tās bija ziemas brīvdienas. Un bija vakars vēls, un pie skolas mums tāds mazs dīķis bija. Ir vēl projām tur tāds, vai ne? Un tā skolas ēka, tur ir no tā dīķa kaut kādi, 200 metri, varbūt 300. Un mēs slidojam pa to dīķi un spīd iela apgaismojums no ceļa, kas ir uz otru pusi kaut kādi 200 metri. Un mēs slidināmies pa dīķi un bērniņos, skola tāda veca koka ēka. Viņa augšā 3. stāvā, kas ir 3. ir bērniņi, 2 stāvu ēka, 3. stāvs ir bērniņi un tur ir loks. Un logā varēja redzēt, ka kāds iet ar sveci staigāt tur un apkārt. Bet es esmu 100% zinu, ka tas tā lūka uz bērniņiem vienmēr ir aizslēgta, viņai pumpiņi ir un tās Ziemassvētku brīvdienas ir, tās 2 nedēļas, kad tev ir brīvs, tur nevienam nevajadzētu būt pavisam. Un ne tajā pat pulkstenī. Priekš kam tev 9-10 vakarā jābūt ir Ziemassvētku brīvdienās skolā, kas ir ciet. Un jāstaigā ar sveci. Jā, var taču lukturīt dabūt, ir taču mūsdienas. Bet tad jums bija kaut kādas
runas vai nostāsti, ka tur spokojas vai kāds pakāries vai kā? Man liekas, ka es pēdējo reizi, kad es runāju ar Bārtinieku, es no Bārtas, es Bārtā dzīvoju, Bārtas pagastā. Jā. Pagast Liepājas Reinas. Un es runāju ar Bārtas pagasta muzeja vadītāju vai arī krājumu glabātāju. Laura, man liekas, ka bija. Es ar viņu runāju, un viņa ievienējās par tādu lietu kā zaļo dāmu. Tur esot kā zaļā Jā, dāma. ir arī tādas zaļās dāmas. Tas Ok. bija, jo es viņai prasīju, vai ir kāds no šiem eksponātiem, piedrumiem, kas ir muzejā, vai kāds no tiem spokojas. Viņa teica, ka ne. Taču pastāv iespēja, ka tur tā zaļā dāma. Tas ir viss, ko par spokiem no Bārtas. Man kaut kas bija teikuma vidū, man galvā ieskrēja, bet es neaizmirsu. Jau es esmu aizmirsu. Kādas taisnības. Lūk, esam atbraukuši līdz pašām beigām. Ļoti liels tev paldies, Anita. Bija īstenībā ļoti interesanta saruna. Es ceru, ka es paprasīju visu, ko varēju paprasīt. Un mēģināsim dabūt pēc iespējas vairāk ausīšu šito te, jo man baigi patika. Man arī patika, un stunda ļoti ātri pagāja. Jā, man pilnīgi tumšs jau palikā. Man arī. Bet Latvijā jau pēc 6 jau sāk satumst. Jā, man tagad ir bez 15. Lūk, labi. Uzredzēšanos, uz sadzirdēšanos, un tad jau kaut kad, vai ne? Jā. Vēlreiz paldies par uzaicinājumu un veiksmīgi tev visās sfērās. Liels tev paldies un nav par ko. Labi. Čau. Čau.